Labrīt, labdien un labvakar, mīļie klausītāji! Šajā sarunā ar mums Artūru un Renāru piebiedrojas Lielvārds jauniešu domas filiāles vadītāja Līga Lipšāna. Šodien mēs parunāsim par dažādām aktuālām tēmām Lielvārdē, tā skaitā par to, kā ir būt jaunietei Lielvārdē, par vislielākajām Lielvārdas jauniešu problēmām un, protams, par Lielvārdas jauniešu dienu un nakts orientēšanos. Nu, tā, Līga, kā tev šodien iet? Varētu būt labāk. Nu, pašā sākumā teica, ka tev tāds bišķiņ bess ir. Jā. Kādēļ? Nogurums vispār no jauniešu dienas plānošanas, īpaši no orientēšanās plānošanas, ka visu laiku ir kaut kādi kontrolpunkti jāmeklē, tev visu laiku jādomā, kur tu vieti un tam līdzīgi. Un arī, protams, vidū ir darbs, kur ir jāstrādā un vispārējais. Jā. Nu jā, darba daudz. Jā, smagi, jā. Jā. Sākam uzreiz, vai? Kā tev iet, Artur? Man iet... Laikam līdzīgi kā Līgai, varētu iet labāk. Bet varbūt nav besis. Ir tāds, es nezinu, man tāds sajūta bišķiņ tā kā klusums pirms vētras. Pagaidām vēl ir mierīgi. Un pats trakākais drīz sāksies. Un, jā, tā kā es cenšos tam lēnām vismaz emocionāli sagatavoties. Nu, labi. Man ir pretēji. Man ir viss ok. Man ir ļoti labi vispār diezgan. Bet, nu, labi. Es mēģināšu nokristies pie jūsu līmeņa. Labi, tā. Labi. Nē, nu labi. Labi, tad sāksim ar tiem ātriem retoriskajiem jautājumiem. Tātad pēc iespējas ātrāk tev Līga jācenšas atbildēt. Kaķis vai suns? Suns. Vista vai ola? Kas bija pirmais? Ola. Kurš saldējums labāks, šokolādes vai vanīļas? Vaniļas. Labākā pilsēta Ogres novadā? Lielvārda. Iedomājies, ka tev priekšā ir robots un viņš tev jautāt, kas ir dzīvot? Ko tu atbildētu? Cīnīties. Pavasaris, vasara, rudens vai ziema? Vasara. Diena, nakts vai rīts vai vakars? Rīts. Tā. Kur? Ko? Jā. Labākais novads Latvijā. Ogres novads. Kāpēc tik ilgi? Hesitant. Es mēģināju atcerēties kaut kādus citus novadus. Okay. Labi, saule vai mēnesis? Saule. Cik ir 2+2? 4. Melns apģērbs vai gaišs apģērbs? Melns. Kas trakāks? Sausas zeķes slapjos apavos vai slapjas zeķes sausos apavos? Sausas slapjos. Ok. Tur vēl? Jā, tas ir vēl divi. Labi. Ja tev būtu jādodas kādu citu valsti dzīvot, kurā tā būtu? Šausmas, es pat nezinu. No. Nezinu, man ļoti patīk Francija, varbūt tur kaut kur. Ok. Un kas ir jaunietis? Cilvēks. Ar savām idejām un vispārējo. Oficiāli 15 līdz 25. Ne, 13 līdz 25, bet tas ir... Man ļoti patīk tā atbilde cilvēks. Nē, kāpēc? Varbūt tev ir, pār 60 un tu jūties kā jaunietis. Jā. Tieši tā. Tas, kas ir rakstīts likumos, nevienmēr atbilst patiesībai. Tieši tā. Labi. Tagad parunāsim, kā ir būt jaunietei Lielvārdā. Interesanti. Tā kā ir ļoti daudz dažādu notikumu, kas ir gan labi, gan varbūt slikti. Ir arī dažādas drāmas jauniešu starpā, kāds ir visur un vienmēr. Un tad atrasties tajā visā ir ļoti interesanti. Kas par drāmām? Tas nav svarīgi. Ok, labi. Tas, lai paliek intrigai, kurš zinās, tas arī varēs uzminēt. Labi, kā ir būt jaunietai jauniešu domē? Brīžiem ir smagi, bet ir ļoti interesanti. Tā kā tu vari gūt ļoti daudz dažādu pieredzi, gan pasākumu plānošanā, gan vadīšanā, gan daudz kā mācītā, bet tam arī visam ir jāpieliek daudz darba. Jā, pilnīgi piekrīt. Nē, arī podkāstu studijā. Līdzīgi. Arī jā, podkāstu studija jau praktiski veidojusies no jauniešu domas. Jā. Tā ir tāda cita veida doma. Jā. Jā,
Un tad ir jautājums, kā ir būt Lielvārdas jauniešu domas vadītājai? 5 gads tev riņķi, praktiski. Es teiktu, ka ir labi. Man ļoti patīk jaunieši, ar ko es darbojos. Kaut gan tie jaunieši sāk nākt ar vien mazāk un mazāk. Bet vienalga kopā ir ļoti forši, kopā ir ļoti daudz piedzīvojumu. Bet, protams, ka arī brīžiem ir smagi un tos brīžus ir kopā jāizdzīvo un jāizcīna. Jā, vasarā praktiski, es jau teicu jaunieši, tas ir savā ziņā bišķiņ dīvaini, kad no skolas tev ir brīvs jauniešiem, tas ir vasara patiesībā viens no aizņemtākajiem posmiem, jo ir darbi, ir daudz dodas ceļojumos, un jaunieši ir daudz grūtāk sasniegt nekā skolas laikā. Jā. Kāda bija un ir tava motivācija būt jauniešu domas vadītājai? Pirmkārt, es ļoti gribēju palīdzēt jauniešiem, kaut ko sasniegt, kaut ko piepildīt. Un jo es pirms tam biju jau labu laiku jauniešu domē, un tad man bija arī kaut kāda sava pieredze, ko nodot citiem. Un tad, mana motivācija bija tie jaunieši, bet daļai man arī piespiedu kārtā bija jāiet par vadītāju. Bet, jā. Jā. Kāpēc piespiedu kārtā? Tāpēc, ka tu man piespiedi. Es neko nepiespiedu. Man piespieda aiziet uz jauniešu domas vadītāju. Kāda vajadzēja nākt manā vietā? Tā tev bija atriebība. Labi, pieņemsim. Interesanti. Jā, un tad ir tāds interesants jautājums. Domas par Lielvārdas novada apvienošanos ar Ogres, Ķegumu un Ikšķeles novadiem. Zini, šajā jautājumā es vispār neko nevarētu pateikt, jo es pirms tam šeit nedzīvoju, un es zinu tikai to, ka ir Ogres novads, un kas notika ar jums pirms tam, es nezinu, es tikai dzirdu, ka visiem ļoti nepatīk, bet no savu viedokļu es neko nevaru pateikt. Jā. Tad tu pastāsti. Tagad tu dzīvo. Manas domas. Jā, tu dzīvo taču Lielvārdā. Es dzīvoju Lielvārdā, jā, bet... Tu vari informēt gan līgu, gan mani, gan skatītājs, klausītājs. Tās ir tikai manas domas, tad es nepārstāvu visu lielvārdiešu domas. Ir savi plusi, ir savi mīnusi. No vienas puses, jā, bija labi, kad bijām patstāvīgi. Mēs praktiski viss tā bija Lielvārdē, bija pašvaldība, bija daudz sasniedzamāka, bet te pašā laikā šobrīd, manuprāt, ir bišķi vairāk iespējas. Vismaz finansiāli, jo tagad, saliekot visus to 4 novadu budžetus kopā, beigās Lielvārdē sanāk vairāk nekā viņai bija pirms tam būdama tikai viena pati. Tad jau labi. Jā, tad tādā ziņā, jā. Finansiāli labi, varbūt tā, ka nostalģija, kad bija kādreiz tāds Lielvārdas novads, bet tā tikai nostalģija. Ikšķelē līdzīgi. Jā, labi. Tu dzīvo bijušā Ikšķeles novada teritorijā. It kā. Labi uz robežas, bet jā. Jā, tieši uz robežas, principā, jā. Nē, man nav ko teikt. Es nesaistos īsi ar ikšķelniekiem, lai gan bišķiņ blakus dzīvoju. Jā. Bet, jā, pareizi teikt. Labi. Jā, tad mēs nonākam pie problēmām. Smagākā sadaļa, bet... Vai tad nav 4. sadaļa, tas smagākā? Jauniešu diena ir smagākā. Es nezinu, tas kā kuram man šķiet. Ok, sorry, jā, sajauc. Jā, viena no tādām lielākām problēmām ir jauniešu zemā aktivitāte Lielvārdā. Vismaz tas, kas ir novērots. Jā. Ļoti daudz, Lielvārdā ir ļoti daudz jaunieši. Es vienkārši nesaprotu, kāpēc viņi neko nedara. Un mēs mēģinām darīt daudz ko, lai viņus piesaistītu. Bet vairs jau nav ideja, ko tu varētu darīt, lai tu varētu tos jauniešus dabūt. Jā, Lielvārdā es nezinu. Jā, tad tagad tā ir milzīga problēma, laikam. Cik ir jaunieši? Lielvārdā? Jā. Nedaudz zem 1000. Ej, tu galīgi, wow. Cik jums Lielvārdā filiālā ir jaunieši? Mums filiāles čatā, es teiktu, ir kaut kādi 15, bet no tā visi darbojas labi 4-5. Aktīvi darbojas, ne jau reizi pusgadā atnāk.
Jā, nu, bet labi, jaunieši domā, tur jau citādāk, tur jau ir. Labi, uz pārējiem jauniešiem ir jāspiež vairāk uz to kvantitāti, bet uz jauniešu domu vairāk uz to kvalitāti. Nav svarīgi, cik jaunieši domā savā ziņā jaunieši. Varbūt, piemēram, 50 jauniešu vienā filiālē, un ja darbojas tikai 4, kāds ir labums jā, no tā? Jā, tas piekrīt. Kas tad ir? Viņi nodarbināti ir? Vai kas? Es pamanīju tādu bišķiņu sakarību, ka jo tuvāk Rīgai, jo mazāk aktīvāki. Bet Lielvārda diezgan tālu. Labs jautājums. Nē, es tā neteiktu. Nē? Nē. Kā tad? Es vienkārši pazīstu ļoti daudz jauniešus no citiem novadiem, kas ir ļoti tālu no Rīgas. Ir kā ir, tikai ir ļoti dažādi. Man liekas, Latvija tādā ziņā vispār ir tāda ļoti tā kā pleķaina. Nezinu, kā lai to labāk pasaka. Pleķaina ar jauniešu aktivitāti? Vai? Jā. Jā, tas ir. Pārsvarā tie aktīvākie jaunieši pulcējas ap tiem novada centriem. Vismaz cik es esmu novērojis. Un tad, kad ir bišķiņ tālāk ārpus novada centriem, tad jau tā jauniešu aktivitāte bišķiņ pieklust. Protams, tas viss ir atkarīgs arī no visa transporta un vispārējā, jo, piemēram, tā pati Madliena, tur transports nekāds. Bet jaunieši tur viņi tur darbojas diezgan aktīvi. Tā pašā laikā, tur, kur transports ir, tā aktivitāte, es nezinu, man liekas, kas sarūk. Ok, tātad atbilde ir noņemt transportu no Lielvārdas. Nē, Dieva dēļ, tā nekā nevajag, bet jā. Lai ir tikai autobus. Labi joks. Jā, un tas praktiski asociēs ar nākamo problēmu jauniešu centra zemais apmeklējums. Jā, man liekas, ka tā ir problēma, tāpēc, ka man liekas, ka jaunieši domā, ka jauniešu centrs ir vieta, uz kuru viņi atnāks un viņus tā kā pāraudzinās, ka viņiem tur liks mācīties, ka viņiem tur stāstīs, nezinu, cik slikti visus ietekmē alkohols un tam līdzīgi. Jo jauniešu centrs, nezinu, man liekas, ka tā izklausās, ka tu atnāks un tur vēl mācīs dzīvot. Arī, bet es nezinu, man tāda sajūta, ka tur ir arī tas faktors, kas bija pirms tam jauniešu centrā. Arī, jā. Jo pirms tam jauniešu Es neko nezinu. Jā, pirms tam Lielvārdas jauniešu centrā bija pašvaldības policija. Ok. Un līdz ar to jauniešiem ir tādas tā kā bailes savā ziņā. Nāk tomēr uz turieni. Tādas dīvainas sajūtas. Es nekad nebiju saistījis jauniešu centru ar mācīšanās un tā. Nē, īsti jau tas nav pienākums jauniešu centriem kaut ko tādu mācīt. Tas ir citā iestādē. Jauniešu centrs var palīdzēt rīkot kaut kādus tādu veidu pasākumus, bet noteikti tā nav vieta, kur tev tiešām paņems un pāraudzinās. Nē, es domāju, ka Lielvārdas filiāli nekad dzīvē neko tādu nerīkos. Tas gan, jā. Bet nekad nesaka nekad. Nāks citi jaunieši mazums kaut ko izdomās. Bet tā kā tiešām jaunieši tā domā Lielvārdā? Jā, ir ļoti daudz jauniešu. Tas ir tās zemās informētības dēļ, ka mēs arī esam uz skolām rakstījuši, arī Artūrs rakstīja uz skolām un visu kaut ko, bet kaut kā neaiziet līdz jauniešiem tā informācija, ka vispār kaut kas tāds ir. Jā, tā sadarbība ar tām skolām ir arī interesanta, jo ar vidusskolu vēl tā sadarbība ir laba, un tad jau Lielvārdas pamatskola. Jā. Cik viņi mēneši ir tev neatbildēja? Es viņiem nerakstīju, bet, man liekas, rakstīja Līnu vai Dace, un tur bija smagi, jā. Jā, respektīvi, tāda attieksme, ka, ko jūs pie mums atnācāt? Mums no jums neko nevajag. Viņi dzīvo tur tā kā pilsētas nomalē, tā kā laukos, un viņam tur viss ir kārtībā, viņam tur ir sava dzīve, un viņi nemaz centrā nerādās, un līdz ar to jaunieši arī savā starpā nedraudzējas, kas arī būtu ļoti liels faktors, jo, kad vidusskolas skolēni redz pamatskolas skolēns un tieši avotu skolas, tad es teiktu, ka ir karš. Jā. Wow, ok. Tas ir, es pat zinu to stāstu, kas tur ir apakšā, bet Pēc sociālos mēdījos, kā jums ar sociālajiem mēdījiem? Vai tas nevarētu palīdzēt vairāk piesaistīt? Vai?
Mums ir gan Instagrams, gan Facebooks. Facebookā, protams, ka vairāk mamītes sēž, kas ved savus bērnus. Mums arī bija tāda pieredze, ka mums bija viens jaunietis, kuram, teiksim, tā mamma piespieda pirms nāk, bet mēs bijām nelaimīgi ar viņu. Tā kā, paldies Dievam, viņš pazuda prom no mums. Bet, Labi. Jā. Instagram arī ir grūtāk reklamēt. Tā kā jaunieši laik TikTokā sēž. Man, piemēram, TikTokā nav, es negribētu tur kaut ko likt un darīt. Jā, praktiski TikToks, kas ir kaut kādi tā kā tie mazie video stāstiņi no pasākumiem, tie tiek likt lielajā TikTokā, Ogres novada jauniešu domas. Jā. Lielvārds jaunieši diez vai skatās Ogres novada. Kā, kur ir? Es novērojis, ka ir neliela daļiņa. Tas ir zem 20 cilvēkiem, kur tiešām paņem un paskatās, bet... Tur tā problēma, kad ļoti daudz jauniešu, es nezinu, kaut kādā tā kā burbulīdzi savā dzīvo sociālo mēdīju, kur es nezinu, kā viņš sasniegt, ja godīgi. Varbūt kādam klausītājiem ir kāda ideja, droši rakstiet. E-pastā sūtīt, jā. Izmantosim. Kā ir savstarpējā sadarbība ar pārējām filiālēm? Lielvārdē. Es noteikti vajag labi, tagad ir uzlabojusies. Tad, kad mums nebija tā kā vadītājs lielais, tā kā tu, kas tā kā saista visas filiāles kopā, bija traki. Mēs vispār tā kā Lielvārdē ar vienu nerunāja, kad bija kaut kāds kopsēdes. Lielvārdu vienkārši pateica, mēs nebraucam, mums neinteresē, mēs neko nedaram. Bet tagad, kad ir tas vadītājs viens par visiem, tā kā viss ir tā kā saliedētāks, tā kā tas viss savelk, tā kā tas vadītājs savelk visus kopā, un tad ir tā, bet arī Lielvārda, kad aizbrauc kaut kur pie kādiem citiem jauniešiem, kā mēs esam ievērojuši dažādos pasākumos, Lielvārda sēž tikai savā bariņā. Vispirms Lielvārdas filiāle ir ļoti, ļoti klusa, un kad pasākums sāk iet uz beigām, tad arī Lielvārdas jaunieši sāk atdzīvoties. Jā, to es novēroju jauniešu domas dzimšanas dienā. Labi, tas stāsts par to, kāpēc nebija tas vadītājs, un par to, tas ir daudz garāks, es nezinu, to laiks nepietiks tam. Nevar īsumā pateikt? Īsumā? Vienkārši nebija. Īsumā bija doma, ka vispār tādu amatu likvidēt, bet beigās saprati, ka bez tā nevar. Bet, jā. Un tad nebija pietiekama laika, lai dabūtu vadītāju? Pagājušajā gadā. Respektīvi bija tā, kad, labi, pastāstīšu, bija mūsu pirmā vadītāja, Ansa, viņa pēc pirmā gada aizbrauca uz Kipru strādāt vai mācīties, es nezinu, bet, jā, respektīvi viņa aizbrauca prom un... Jā, bija tāda domas jaunatnes darbiniekiem, kad varbūt tādu amatu vispār likvidēt. Priekš kam viņš vispār vajadzīgs, kad filiāļu vadītāji šā vai tā visu dara. Bet pēc tā viena gada praktiski visas tās filiāles sadarbības pašķīda, jo nebija tas viens cilvēks, kas apvienot tās filiāles, labi, cik apvienot, bet turēt tās filiāles kopā. Un, līdz ar to pēc gada pārtraukuma izdomāju, ka nē, to amatu tomēr vajag. Jā, skaidrs. Jā, tas ir par šo. Tā jau labi, ka tagad labi. Tā jau labi. Labi, Līga, tu jau labi. Paturpināji par to, kad Lielvārda vienā bariņā. Un tas, ko es esmu novērojis, braukājot pa visām filiālēm, labi, Lielvārda man bija šķiet citādāk stāsts. Lielvārda Ogre, manuprāt, tā ir tas, kurā mums visbiežāk kas bijis. Lielvārdas filiāla viena no saliedētākajām filiālām, bet nopietnākā filiāla. Kādas ir tavas domas par šo? Es domāju, ka saliedētākā tas būtu noteikti. Nezinu, ja jūs gribat kāds to redzēt, tad ir jāatnāk uz jauniešu centru, kad mums ir sēdes. Jauniešu centrs vienkārši iet pa gaisu. Īpaši, kad Dats aizbrauc prom, tad es nezinu, kā man ar visiem tikt vienkārši galā. Īpaši mafijas spēles, tas arī ir ļoti traki. Artūrs zina, Artūrs to ir ļoti labi izbaudījis. Tā kā, jā. Ar visām zvērēšanām pie ģimenes locekļu dzīvībām, ko tik vēl. Respektīvi, Renāri atbrauc kādreiz Lielvārdu sapratīs, par ko teikt. Uz sapulcēm vienām?
Vai? Droši atbrauc. Okay. Sapulces vienmēr ir atvērts tā, ka netiek spriests par kaut kādiem valsts noslēpumiem. Tā, ka, jā, Okay. Ņemšu vērā. Jā, sezona iet uz beigām. Nu, kāda ir bijusi šī sezona? Forša. Man patika. Tā kā ir bijis diezgan daudz pasākumi, daudz pieredze. Arī jaunieši arī visu laiku nāca pie mums un tikpat ātri gāja projām. Tā kā jā, arī pasākumi aptvēra ļoti daudz tā kā dažādas jomas. Nu, mēs mēģinājām tā jauniešus piesaistīt, bet nebaigi labi sanāca. Bet galvenais ir tas, ka tie pasākumi arī saliedēja mūsu filiāli. Jā. Jā, ko tu domā par filiāles nākotni? Šausmas, man ir bail. Tagad es nezinu, vai kāds nāks mūsu vietā, jo es zinu, ka uz nākamo gadu noteikti būs daudzi, kas ies projām. Un es te skaitā arī vairs nebūšu tas aktīvais jaunietis, jo man ir 12. klase, man ir ļoti daudz darbi, kas ir skolā jādara. Un es tā kā būšu jaunieši domāju, bet es būšu tā kā palīgs jaunajiem jauniešiem, ja tādi būs, ievadīt viņus tajā visā. Visvairāk man ir bail par to, ka varētu nebūt vadītājs filiālei, jo visi, uz ko man ir cerības, arī iet projām, un tad, jā, būs interesanti. Jā, būs jāmeklē jauns sastāvs, jāskatās, kurš vairāk izvirzīsies kā līderis. Jā, kā tu viņu atradīs, maksās katram, kas nāks pie mums. Ja man būtu tās finanses, tad es tiešām kādam arī maksāt. Lai strādā nopilnīt droši. Jā. Un vispār par Ogres novada jauniešu domas nākotnē. To gan es nevaru paredzēt. Es īsti nezinu, kāda ir darbība tā kā citās filiālēs. Godīgi sakot, neesmu tā baigi pievērsusies citām filiālēm. Es domāju, ka būs labi. Man liekas, ka tagad ir tāds klusāks brīdis. Visi jaunieši ir pieklusuši. Pēc Covida bija tā, ka visi skrēja, visu darīja. Tagad visi ir noguruši, visi atpūšās. Un es domāju, ka pēc kāda laika tad jau atkal viss nāks un visu gribēs darīt. Jā, to es biju novērojis, kad vispār vēl pēc Covid bija kaut kāds, visi bija noilgojušies pēc praktiski kaut kādas darbošanās tā tālāk, bet tagad, kad ir... Vai pēc tās darbošanās, jā. Pēc tās darbošanās uznāk tāda kā apātija, kad vairs, vairs nav vairs tas. Jā. Šogad tika atklāts jauniešu centrs Lielvārdā. Jā. Pēc 25 gadus, vismaz, kad jaunatnes lietu speciālists Dats bija minējis, kad praktiski 25 gadus notika šo telpu meklēšanu. Kādas bija tavas emocijas, kad tu uzzināji, ka būs tas jauniešu centrs beidzot? Es biju ļoti laimīga. Tas bija kaut kas ļoti tāds negaidīts un interesants, jo pirms tam mums bija gandrīz mēs dabūjām tās telpas avotos, ko mums beigās aizliedza. Un tas bija tāds, mēs ļoti gribējām, un kāpēc mums nav, mums bija vienalga, ka tas nav centrā un tam līdzīgi. Bet tad, kad Dace pateica, ka tuvākajā laikā viņa mums apsola sadabūt tās telpas, viņa, man liekas, pateica, ka mēneša laikā mums viņas būs, tad mums parādījās atkal tā cerība, ka varbūt tomēr mēs kaut ko sasniegsim. Un tad jā, mēs gaidījām, un tad vienu dienu man Lielvārdas Dace uzrakstīja, ka beidzot mums ir tās telpas, un ka viņi ir dabūjusi atslēgas, un tad mēs ar viņu kopā aizbraucām, un mēs bijām ļoti laimīgas. Jā. Un tā ir izremontēta? Tā ir izremontēta? Tur viss ir, jā? Nē. Tur nav nekā. Izņemot galdus, krēslus, dažas vecās spēles un mūsu iekārtozo virtuvi, jo tas ir pats svarīgākais. Labāk par Madlienu. Nē, labi, tas vajag salīdzināt Madlienu, kur ir viena telpa, varās kā mūsu studija, un tad ir Lielvārdas jauniešu centrs, kur ir vairākas telpas. Ir tā, ka tur vajag papildus noteikti iekārtojumi, kaut kādus papildus tās pašas... Nevis tā kā galda spēles, bet tās kaut vai galda tenis, biljards un vienalga kaut kas tāds. Jo, tas varbūt arī kaut kā bišķiņi uzlabot to situāciju ar to apmeklētību. Jo, es arī saprotu, īpaši jau, ko tie jaunieši tur darīs tajā jauniešu centrā. Jā, bet vispār vai Lielvārdē kaut kur citur ir pieejams tenis, piemēram, pingpong?
Tā kā varbūt jūs tā vienīgā iespēja, un tad viņi tiešām nāks. Es zinu, ka pie sporta centra ir ārā uztaisīts tas galds, bet es neesmu īsti ievērojis, lai tur kāds vispār kaut ko tādu spēlētu. Man liekas, visi sēž pie sporta centra ārā volejbola laukumā. Mēs iekšā volejbola laukuma neieliksim, diemžēl. Jā, būtu jau interesanti, bet jā. Labi. Pingpong vajadzētu, tiešām. Ir vieta? Ir vieta pingpongām? Atrastos. Noteikti atrastos. Vienīgais mums ir tas futbols, vai kas tas bija, tas galda. Jā, galda futbols. Labāk pingpong, es teiktu. Ir arī ir labs galda futbols. Bet jā. Pienāks laiks, būs arī viss spēles, būs arī viss pārējais. Cerēsim uz to labāko. Bet tās telpas ir labas? Tā kā, cik viņas liels ir? Vai? Nav tik liela kā Ogres jauniešu māja, tas gan. Labi. Bet, jā, par tiem avotiem parunāju. Es no vienas puses priecājos, ka tur nav tās telpas. Tas gan arī, jā. Jo pavisam nesen stāsts. Nakts orientēšanai mēs meklējām punktus. Es, Lielvārds Dats un viens no Lielvārdas filiāles jauniešiem, Lauris, mēs aizbraucām uz avotiem. Vienkārši iztestēt tos punktus un ko tur kameru. Pienāk pie mums viens tāds īpnais vīrietis ar alkoholisko kokteili rokās. Un mēs ar kaut ko runājam un sakam, ka vajadzētu tos pabikus pafučēt. Viņš saka, vai nofučējiet mani? Ķipa baigās viņš superstārs ir, kas tur vēl. Labi, mēs viņu ignorējam. Beigās viņš saka, reāli piesieties un nāk virsū. Labi, mēs... mums tas apnīgi, mēs vienkārši iekāpām mašīnā. Viņš vēl zem mašīnas ir gatavs laikt. Tas ir pie avotiem. Jā, tas ir avoti. Tas ir tāds īpašs rajons. Es viņu saucu par tādu kā Lielvārdas maskačka. Jā. Bet es neteiktu, ka arī mūsu šī brīža jauniešu centra atrašanās vieta ir baigi drošā, jo arī ir bijuši gadījumi, ka tur arī ārā ir daudz kas noticis, jo mums bija, man liekas, sēde, kad puisim nesen bija atvēries jauniešu centrs, un mūsu dace viņa aizbrauca projām un atstāja mani vienu ar jauniešiem, un viņa tikko izgāja ārā, viņa atnāk atpakaļ, un viņa tā nāclīgi aizslēdz durvis, tāpēc, ka tur ārā kaut kas baigi strīdās, un man bail, ka viņi ienāks pie jums un sāks te kaut ko, un mēs ieslēdzāmies un gaidījām, kamēr viņi aizies projām, lai mēs tiktu mājās. Labi, pie Ogres jauniešu mājas arī ir redzot visādi kadri. Praktiski visur var atrast, bet, es saku, no vienas puses avotos šādi skati, man liekas, būtu daudz biežāk redzami. Jā. Tā pirmā dzirdēšana vispār par to, ka pie jauniešu domas vai telpām ir tā labi. Interesanti. Šādi tipāži cilvēki viņam praktiski nav. Viņi iet, kur grib, un viņi dara, ko grib. Gadās. Jā. Un ko tagad dara jauniešu doma? Kādā ziņā? Lielvārdē. Rīko jauniešu dienu un orientēšanos. Jā, ļoti labs jautājums tagad par visām šīm jauniešu dienām. Vismaz no iepriekšējās jauniešu dienas, kas tas spilgtākais, kas tev palicis prātā? Iepriekšējās... Nezinu pat īsti. Viss bija interesants, viss bija ļoti labi izdomāts, man liekas. Bija ļoti daudz cilvēku. To es varu pateikt, tas bija, jo salīdzinot ar mūsu aizpagājušā gada jauniešu dienu, ka mēs sēdējām vieni paši teltī ar pāris spēlēm pašā parka nomaļā, tad iepriekšējā gadā bija daudz labāk. Jā. Man viss spilgtāk, visas tās atrakcijas, bet viss spilgtākais, ko es atceros, mums jauniešu domas baners bija vējš, viņš visu laiku gāzās. Līga! Ar vēl vienu meiteni aiziet uz Daugavu, paņem kaut kādus akmeņus, lai to baneru nostiprināt. Tas ir kaut kas, Tas pierāda, ka jauniešu domā darbojas jaunieši ar ļoti labu izdomu. Kas jādara, tas jādara. Jā.
Un kas būs šī gada jauniešu dienā? Lielvārdā. Būs ļoti daudz dažādas aktivitātes. Būs arī mūsu mīļākā kastu kāpšana, mūsu vēl mīļākā govs slaukšana. Būs arī sumo, virvju trase. Es domāju, ka varētu būt arī konkursi uz balvām. Arī sēņu apgleznošana ir plānota. Ir arī plānotas aktivitātes ar mūsu jauniešiem, piemēram, ar to pašu Lauri, pārbaudīt savas futbola spējas. Vai arī ar mūsu lielisko dambrates spēlētāju Aneti. Viņa ir gatava spēlēt dambreti, un būs tādas kā mazās sacensības, kurš varēs viņu uzvarēt dambretē. Tas baigi daudz vispār. Nē, ļoti daudz. Tas ir normāls audzināšana. Nē, es pārsteigts. Es domāju, ka būs noteikti tāpēc, ka pagājušajā gadā pie dažām aktivitātēm, ka beigās būs tās rindas jāslēdz iet. Jā, noteikti. Gan jau, ka tā ir kastu kāpšanai. Mums arī vispār būs biedrība Puse Latvijas, man liekas, kas stāstīs par mežu nozīmi Latvijā, kāpēc tie ir svarīgi un tam līdzīgi. Jā, arī mēs būsim. Mums būs saruna ar viņiem vispār arī. Jā, es pirms visam aizmirsu. Jauniešu diena. Arī Lielvārdā ir tāds īpatnējs nosaukums Bardakas pagalmā. Kāds tur stāsts baigi? Man liekas, nekāda baigā stāsta nav. Kāds radās? Mēs sēdējām, domājām, ko mēs varētu. Mēs negribējām, lai ir vienkārši jauniešu diena, mēs gribējām kaut kādu nosaukumu. Un tajā laikā mēs plānojām, kādas aktivitātes mēs varētu ņemt. Mēs iegājām atrakciju nomā un mēs atradām to govi. Un tad beigās mums apkārtēji govī salikās dažādas tās visas aktivitātes, un tad mēs tā domājam, mums tā kā riktīgi tāda lauku jauniešu diena sanāk, un tad mēs arī tā nonācām pie tā Bardaka pagalmā. Jā, un tad ir vēl viens... Bet jūs taisties mainīt varbūt to nosaukumu vai arī? Nē, tā arī paliks. Bet vai arī uz nākošiem gadiem? Es domāju, ka paliks. Viņš ir diezgan iecienīts. Nē, viņš tad pagājušajā gadā arī bija? Jā, pagājušajā gadā bija pirmais gads ar šo nosaukumu. Tas tāpat kā Ogrē bija ar ekstāzi. Jā. Es domāju, labi. Man šķiet, ka viņš jau bija senāk, vai arī citiem bija senāk. Nebija. Labi. Par šo mēs arī runājam par Madlēnu to, ka vai labāk ir nosaukt jauniešu dienā, vai arī ar citādu nosaukumu. Tagad es pišu padomāju, un tagad labāk ir cita nosaukuma, bet tā, lai viņš ieejas gadu laikā vairāk. Un tad viņš tiešām var kļūt par labu nosaukumu. Jā, tas sāk veidoties tāds kā brands. Jā. Tas ir labs nosaukums, man patīk. Jā, un tad ir vēl labāks nosaukums. Nakts ar C orientēšanās. Un tas, ko es pamanīju, katru gadu ir cilvēki, kas sūdzās, ka tas ir gramatiski nepareizi. Tiešām pagamašīt. Labi. Un arī šogad es atceros, ka es biju nošērojis Facebookā šo te. Un pirmais komentārs. Šāda rakstība pasliktina jauniešu gramatiku, kas jau tā nav diezko spoža. Ļauj minēt, to rakstīja latviešu valodas skolotāji. Nē, varbūt viņi kaut kādā citā skolā, bet ne Lielvārdā. Bet, viss kārtībā. Kamēr Parkers. Nekas gadās. Ko tu atbildētu šādiem cilvēkiem? Es nezinu, mūsdienās, man liekas, tas ir stulbi vispār tā kā vēl runāt un kaut ko ņemties par tādiem nosaukumiem, jo šobrīd ir tiešām ļoti daudz dažādas idejas, un tu aizēji jebkur, tu pameklē internetā kaut kāds, nosaukums, visur būs izmainīta tā gramatika. Un man liekas, ka tas ir tieši interesanti, ka ir paņemts tā nakts ar C, jo tā parasti saka, tā ir izruna un tā orientēšanās, tas arī tā interesanti jaunieši ir izdomājuši. Jā, tas jau bija tas jau bija pirms 10 gadiem arī izdomāts tā jau, ne? Man liekas, ka tagad sanāk 11. Labi, 11, bet tā kā no tiem 10 gadiem vai 11 viņš tā jau ir. Jā. Labs. Jā, šogad arī
Tāpēc, ka pagājuši gadu mums palīgā ir tieši šis te puisis, kas izdomāja šo pasākumu, Kārlis, kurš arī ir autors šim nosaukumam. Viņš joprojām strādā ar jums? Viņš nestrādā, bet kas ir interesanti, viņš pats šobrīd ir skolotājs. Tā kad, jā. Lielvārdā? Nē, viņš ir Rīgā. Bet, jā. Tā kā, jā. Jā. Nu, tad vēl pēdējais līga, varbūt var paraklamēt to nakts orientēšanos. Nu, būs interesanti, jā, ir jānāk, ir jāmēģina, jāpiedalās, galvenais ir savākt to komandu ar, nezinu, saviem draugiem vai ģimeni, atbilstoši nolikuma noteikumiem, lai mums nav pēc tam nekādi strīdi un nav tā, ka mēs esam dusmīgie jaunieši, kas visu aizliedz. Bet jā, es domāju, ka ir vērts piedalīties, tāda diezgan interesanta pieredze. Skraidīt pa nakts Lielvārdu, es domāju, tas varētu būt diezgan baisi zinot Lielvārdas iedzīvotājs, bet nu... Jā, varbūt tu vari pastāstīt, kas tur ir par tiem noteikumiem, par tiem dalībniekiem? Es būtu labi, ja es pati atcerētos, bet, nu, man liekas, tur bija tā, ka ir jābūt komandām no 4 dalībniekiem, vai ne? Jā. Komandas aplī, nu, tur ir, es teiktu, ka komandas apļos vairāk draugi piedalās, kas vismaz vienam dalībniekam ir jābūt 18 gadus vecam, un tad, jā, ir tas kapteinis, ir pārējā komanda, un tad visi kopā skrien un piedalās. Komandas aplis ir lielais aplis, kas iet arī pāri dzelzceļam Lielvārdē, un tad ir otrs ģimenes aplis, kas ir vairāk paredzēts ģimenēm ar bērniem, arī 4 dalībnieki, arī tie paši kapteiņi, dalībnieki un tam līdzīgi, bet viņiem ir mazāks aplis, kas ir tikai līdz dzelzceļam un neiet nekur tālāk. Jā, un vēl viens svarīgs ir tas, ka ir jābūt pārstāvētiem abiem dzimumiem. Jā. Un tikai varbūt 4 dalībnieki. Te varbūt vairāk, ne mazāk. Jā? Nu, tur mums tur nolikumā bija rakstīts. Jā, 4 ir tikai. Jā, 4 dalībnieki. Tā, ka, ja jūs esat lielāka draugu kompanija, varat izveidot 2 komandas. Sadarboties var? Nu, tas nebūs tik interesanti. Es aizmirsu piebilst svarīgāko noteikumu ir tas, ka ļoti svarīgi ir tas, lai dalībnieki nebraukātu ar riteņiem, skrēja riteņiem, mašīnām vispārējo, jo tas ir jādara viss kājām, skrienot. Es arī pat esmu piedalījusies orientēšanā, kas bija mazliet mazāka. Tas bija mūsu klases vakarā, kur mums teica, ka būs skolas teritorijā, un kad mani aizcina gandrīz līdz Lāču plēsim, es biju tik nelaimīga, ka man bija jāskrien, man bija tāds, kur tu redzi tur skolas teritoriju. Bet, nu, tā kā mums ir aizliegts tas to visu izmantot, tā kā jā, ir jāskrien, ir jācenšās visu sasniegt. Jā. Kārtīgi. Nekāda skraidīšana pa privātu īpašumiem, tas gan. Jā, tas ir galvenais. Nu, par jauniešu dienu pašu. Ne tikai nakts orientēšanās. Tā kā pateicu. It kā jā. Nē, nu, jā. Tā kā jā. Labi, par jauniešu domu varbūt arī pareklamēt. Ko par jauniešu domu? Nu. Nu, ir jānāk uz mūsu filiāli, jā. Jo no malas varbūt neizskatās tik interesanti, cik ir iekšā. Tā kā to, man liekas, var apstiprināt ļoti daudzi. Tā kā mūsu iemīļotās spēles vienmēr ir jānāk uz jauniešu centru un jāmēģina izspēlēt, un tad jau atnāks uz jauniešu centru un tev arī ievilks iekšā visā tajā pārējā dzīvē un būs forši, jā. Un kad jums sapulcs ir? Šobrīd mums sapulcs būs piekdiena. No, bet tur jums netraucēt labāk. Jā, tas gan, bet tā, jā, nu šobrīd mums nav vairs tādas sapulces, kas būtu katru nedēļu. Mēs vienkārši pa brīdim savācamies jauniešu centrā, tā kā parunāties viens ar otru. Bet, nu tā, jāgaida jaunā sezona, kad mēs izdomāsim tās sēdes. Sociālajie mēdīji jūs, ja? Nu tā, lai var zināt, kad jūs sākat. Mums ir Instagrams Lielvārdas jauniešiem, kur mēs liekam visus pasākumus, visu. Cenšamies arī likt jauniešu centra darba laiku, kas mums ir ļoti, ļoti mainīgs. Jo ir grūti visu laiku tur nosēdēt uz vietas, bet jā, un mums ir Facebook konts Lielvārdas jauniešu centrs, kur arī tiek likta visa informācija. Kaut kā tā. Jā, labi. Nu tad, paldies un laikam var šo sarunu.
Nu, paldies, Artur. Paldies, Līga. Un tad tagad nobeigums. Paldies tev, dārgais klausītājs, ka pavadīji šīs pēdējās 40 minūtes kopā ar mums. Ja tev interesē šī saruna, tad iespējams tev arī interesēs mūsu citas vadītāju sarunas, tā skaitā Ķeguma, Ikšils un Madlēnas sarunas, kā arī augustu vidū iznākošā jaunā saruna ar Ogres filiāles vadītāju Alisu, kur parunāsim par to, kā ir būt jaunietai Ogres pilsētā. Saruna tika ierakstīta Ogres jauniešu mājas podcastu studijā Jaunie On. Ar jums bija kopā. Ko? Tu biji kopā ar mums. Artūrs. Renārs. Līga. Un pieslēdzies un sadzird, jaunie ir on!